Kristaps Zomers pirms rītdienas spēles pret slaveno Porto aizvadīts treniņš viņu bāzē. Kādas ir tās emocijas trenēties tik liela kluba bāzē, vai tas kaut ko nozīmē? Jā, es domāju, ne katru dienu te pabūs, tādā ziņā, un mums galvenais šodien bija izkustēties un sagatavoties priekš rītdienas sparinga, kā teiksim tā. Emocijas ļoti labas, fantastiskas. Cik liels pārbaudījums bija tas mūsu ceļojums līdz Porto sanāca ilgāk nekā bija plānots savā ziņā team building, kā to pārdzīvoja un cik mēs optimāli šobrīd jūtamies? Es domāju, šodien izkustoties jūtamies daudz labāk nekā vakar, bet es domāju, tas tikai kopā pabijām ilgāk bija šī, pasmējāmies, nedaudz uztvērām to normāli un pozitīvi, teiksim, tā izmantojām iespēju nedaudz, kā tu teici, jau team building uztaisīt. Kādas ir tās tavas asociācijas par Porto, vai ir sanācis varbūt dzīves laikā pasakot līdzi un ir kaut kādas pirmās domas, ko tu atceries, varbūt kādu spēlētāju vai notikumu? Protams, 2004. gads, ja nemaldos, bija, ka viņi vinēja Champions League ar Mourinho un ļoti labi spēlētāji kā Kvarežma un tā tālāk tur ļoti liels lists ir, ja. Tā kā, viennozīmīgi slavens klubs un jā. Vārtsargu pozīcijā kādu atceries? Protams, Ikars Kasilijas, Kosta. Labi vārtsargi. Ko no rītdienas spēles vispār kopumā sagaida? Mums ir jāsāk aktīva spēle un jācenšas radīt lielu pretestību, teiksim tā. Un es domāju, tā būs ļoti liela pieredze mums kā klubam un gan kā komandai, kas mums dos spēkus kustoties tālāk. Savā ziņā arī motivācija noteikti. Protams, ne katru dienu tev sanāk uzspēlēt par tādu pretinieku, tā kā es domāju, mēs visi būsim motivēti. Ar uzdevumu uzvarēt? Protams. Paldies tev. Paldies jums.